Es esmu dzirdējusi stāstu par to, ka par šo pašu Merzbehera ezeru uz ledus gabala ir pārceļojuši tam pāri. Vai tu esi bijis tas? Tur ar mani ir fotogrāfijas. Atradām ledus gabalu, piesējām viņu pa priekšu pie virves, ledusirtņiem piesējām galā šitos te padibenīšus. Skreju permā orientēšanās un satraumēju galvu. Un man ved šūt to galvu, bet man nākamā dienā jālido uz Ķanšanu, lai iet pārgājienā 5. kategorijas. Vienā brīdī sēžam uz nogāzes, galīgi tā jau. Arī es biju bišķi piekusis, pēkšņi Ilona ceļās augšā saka, ko zēni, ņemam sniegu uz pupiem un aiziet pa priekšu. Tā kā maza migliņa un ne tai sedlienē iekāpa. Un pārēj otrā pusē, un tur ir liels nobiru lauks, un tur vēl mētājās kara laika mīnas. Tiet pa šo lauku bija diezgan pikanti. Labdien, raidījā raksta Retinātā gaisā 3. sezona. Līdz ar šo ierakstu arī iet gaisā. Es esmu Inese Pučeka un es sarunājos ar kalniešiem, Latvijas leģendārajiem alpīnistiem, klinšu kāpējiem, kalnu entuziastiem, tiem cilvēkiem, kuri nevar iedomāties savu dzīvi vai savu ikdienu bez kalniem. Un 3. sezonu atklās viesis, kurš savulaik ir bijis ļoti svarīga persona kalnu turisma, kultūras attīstībā un uzturēšanā Latvijā. Mums jau labi zināmais kalnu rokkzvaigzne, kā man viņu patīk saukt, Pēteris Kūlis, par šo cilvēku saka tā: aktīvs, darbīgs, kustīgs un pozitīvs vīrs, un tas ir Rodrigo Slaviņš. Labdien! Sveiks! Pirms mūsu sarunas es piezvanīju Pēterim Kūlim un pastāstīju, ka tikšos ar tevi, un tad viņš pirmkārt teica, ka vajag pasveicināt tevi no viņa. Paldies! Otrkārt viņš saka, jā, Rodžs ir lāga vīrs, un ar viņu pilnīgi noteikti var aprunāties. Es saprotu, ka jums ar Pēteri ir bijusi tāda kopīga kalnu pagātne. Man ir viena skaista bilde, kur viņš vienā atpūtas dienā pamira, ir uzceps lielu pankūku šķīvi un uz komunismu smailes fona, es esmu viņu nofotografējis. Tad tu esi tās bildes autors izrādās, jo to bildes esmu redzējusi, tā ir skaista bilde. Un tas bija jūsu kalnu pārgājiens, kur jūs atpūtāties tajā brīdī? Tas ir 76. gads pamirā. Jā, tad arī Ķirsis bija tajā gadā, kā saka, mūsu grupā vadītājs bija Andrejs Brēdiķis. Un tā kā tur mēs tādu kārtīgu pārgājienu gājām. Vai atceries, kāds bija pārgājiena mērķis? Tur mērķi bija interesanti. Principā ideologs bija Tedis. Un viņam vēl nebija nekāda tiesība no tā, kas saka, papīru puses vadīt pārgājienu. Tāpēc to vadīja Andrejs Brēdīs, bet tur bija pārējais, kas bija daļai pārietas, un līdz ar to Tedim bija interese redzēt arī otru pusi te pārējai. Un tad daļu no tā mēs arī realizējām. Kāpēc tikai daļu? Dažādi bija apstākļi, tomēr varbūt arī paši nebijām tehniski gatavi vēl tiem, un arī laika apstākļi nedaudz traucēja, tāpēc vienu pusi tomēr nepaveicām. Ja es esmu pareizi sapratusi, tad tās tavas kalnu gaitas ir sākušās 1960. gadā ar 4. kategorijas slēpotāju pārgājienu Urālu kalnos, vai ir pareizi? Principā pareizi, jā. Tas bija Dienvidu Urālos un ziema. Tā bija tava pirmā tikšanās ar kalniem? Zināmā, jā, tiešām. Tur gan tā kalnu nosaukums ir diezgan tāls, ja pēc tam rēķina, kādi ir īstie kalni, ja, ko mēs uzskatām Kaukāzu un tā tālāk. Jo ziemā jau tomēr mēs negājām pa tādām vietām, bet pietiekoši nogāzes bija augstas, akmeņi bija ārā no sniega arī, tā kā visu to baudījām. Ko tad īsti nozīmē tas slēpotāju pārgājiens? Jūs vairāk slēpojāt nekā gājāt? Mēs tikai slēpojām, jo sniegs bija tā padaudz. No slēpēm nost kāpt nevarēja vispār mežā tā kā vai citur kaut kur. Bet dzīvojāt teltīs?
Vairākas dienas, vai es te kaut ko jaucu? Jā, tas bija tad 12 dienu pārgājiens. Tajā laikā bija ļoti populārs Jekaterinburgā, tajā laikā Sverdlovskā, turistu tikšanās ziemā, februāra sākumā uz Eiropas-Āzijas robežu. Un tur tajā laikā mēs uz šo salidojumu varējām dabūt ceļa naudas no Rīgas Politehniskā institūta, jo mūs tur atbalstīti ir labi. Un tad parasti pēc šīs te salidojuma, kur bija kaut kādas sacensības nelielas, devāmies pārgājienos, kas jau mums bija kā sportiskais mērķis. Nu, ja Pēters man ir teicis, ka viņš kalniem ir atdevis 56 vasaras no savas dzīves, tad man jautājums arī tev, cik ilgs ir bijis tas periods, ko tu esi pavadījis kalnos gadu ziņā? Man ir bijuši vispār 4 hobiji studentu laikā. Tas ir alpinisms, tas ir kalnu iešanā, jeb turisms kā tāds, orientēšanās sports un kordziedāšanā, vīru korī. Nu, un tad bija tā pamazām jāizvēlās. Teiksim, pirmo diemžēl atmet vīru kori, pēc tam sekoja alpinisms, un kalnu turisms turpinājās tātad no tiem 60 gadiem līdz 90. gadiem. Nu, un orientēšanās turpinās vēl tagad. Jā, es zinu, ka es pat saskaitīju, 2024. gada laikā tu esi piedalījies 18 sacensībās, vismaz oficiāli, kas ir ierakstīts Latvijas orientēšanās federācijas mājaslapā, bet ir bijušas arī vairāk šogad? Vai kur maz. Tas ir par maz, ja? Tas ir ļoti maz. Jo tāda normāla sezona ir apmēram 60-70 starti gadā. Tā kā. Bet tas 18, jeb cik tur ir statistikā, vēl jau seko arī tādas, darbdienas sacensības, kā mēs sakām, magnēti, ja, darbdienu vakaros, kas principā jau tā neuzskaitās. Viņi ir tikai kā seriāli, un tur var, aiziet mežu pabaudīt, sevi fiziski patrenēt un papriecāties par dabu. Es tad pateikšu, ka tev šobrīd ir 85 gadi. Ir gan. Zinām mērā šitajos gados arī veselībā šis tas klibo, un lai es tomēr sevi uzturētu, man ir pienākums būt visu laiku kustībā. Un to kustību es iegūstu tātad gan ar startiem šeit seriālos, gan tāpat pa biķernieku trasi pasoļojot. Tu esi ļoti aktīvs, jo arī tad, kad es zvanīju tev, tu biji devies uz kādu ezeru? Tas man tāds rudens pasākums parasti ir. Vienreiz, bet vispār jebkurā gada laikā, vienreiz gadā apbraukt riņķi ar automašīnu Lubānas ezeram un papriecāties par viņa plašumu. Tā ir skaista tradīcija, man liekas, ko ieviest jebkuram cilvēkam savā ikdienā. Man tur ir viena vieta, paziņa, kur, atbalsta bāze, kur var apmesties uz dažām dienām, un tad viens no atrakcijas pasākumiem ir šis brauciens apkārt ezeram. Bet pastāstīja, kāpēc tieši tā orientēšanās ir tā, kas tomēr to lielāko daļu tava laika ir paņēmusi. Ja tu pats teici, pirmo atmeti vīru kori, pēc tam sekoja alpīnisms, tad kalnu turisms, bet tā orientēšanās, tas gan vēl joprojām ir tava ikdienas sastāvdaļa. Kas orientēšanās ir tāds, kas to tavu sirdi tur? Mēs jau sakam, ka tā jau ir ticība. Un kā mešs ir mūsu baznīca, tā to traktējam. Bet, tā viņš ir. Tā ir tāda, neapstrīdama lieta, no kuras tu, nevari aiziet projām, un tev ir jābūt tai. Kā iedot karti, ir tad cita dzīve un saturs tam skrējienam. Tā ir spēle ar apvidu, spēle ar dabu, spēle ar karti. Man dažkārt patīk skriet tik ātri, ka es vairs nesaprotu, kur es esmu aizskrējis, bet tad tas moments atgūties, kartē saprast, redzi, tā stīga ir tā, un kartē tā ir tā, un es stāvu šajā vietā. Man ir viss atkal skaidrs.
Tu ļoti skaisti proti aprakstīt orientēšanās sportu. Tad es tev jautāšu, pastāsti lūdzu, kas īsti ir kalnu turisms? Man aktīvajos gados bez tā kalnu skaistuma bija vēlme meklēt vietas, kas it kā skaitās vēl no kalnu turistiem neapmeklētas. Un līdz ar to man bija liela interese strādāt ar dažādiem pirmmateriāliem, tad ar citu grupu atskaitēm, ar literatūru, varēja atrast arī dažādos geogrāfijas biedrības izdevumos, kuri bijuši ekspedīcijas. Un tas radīja to meklētāja garu, jo principā nākamo pārgājienu rajonu zināmā mērā izvēlējās jau gadu iepriekš. Un tad visu tā gada garumā tika šis maršruts, kas meklēts varianti, kartes, jo kartes bija jāmeklē, viņas jau tā nemaz tik viegli nevarēja dabūt. Un tad pa visu lielo teritoriju, kas mums tajā laikā bija pieejama, meklējām cilvēkus, kas ir bijuši attiecīgā rajonā, lai iegūtu kaut kāds izējas materiālus. Jā, arī grāmatā no Oliņkalna līdz Everestam es lasīju, kas man deva sajūtu, ka kalnu turisti tajā laikā ir bijuši tādi tā laika atklājēji, jo tie bija cilvēki, kas virzījās pa tā saucamajiem baltajiem plankumiem. Tās ir vietas praktiski kartē, kas tā līdz galam nav apzīmētas, izpētītas, un tad jūs esat bijuši tie, kas ir gājuši, pētījuši un atkal veikuši savus pierakstus, piezīmes, zīmējuši kartas. Mēs jau rakstījām pēc katra pārgājiena kārtīgas disertācijas, vismaz 120-150 lapušu biezumā, kur bija iekšā fotogrāfijas, krokiji zīmēti, iegūtās kartes pirms pārgājiena, izkoriģētas esošās kartes un aprakstīts tās pārējas, ko mēs uzskatījām vismaz savā prātā, ka tās ir no mums pirmatklātas. Un devām nosaukumus, kā piemēram Rīgas Politehniķu pāreja vai Daugavas pāreja, tādas mēs mēģinājām ieviest karšu nosaukumos. Rīgas Politehniskā institūta pāreja, ja? Jā. Tas bija arī tavs tāds pirmgājiens uz pāreju. It kā jā, tā vismaz, kas saka, pēc tā laika visiem rakstiem, tas ir Altajā 1964. gadā netālu no virsotnes Beluha. Ir Politehniķa pāreja, mūsu dots nosaukums. Jāsaprot arī, ka ir arī tās vietas iedzīvotāji, cik augstu viņi ir gājuši tur, kā ganu gaitās vai mednieku gaitās, bet visbiežāk jau uz tām klintīm un sniegājiem un ledājiem ar daudzām plaisām un visu kaut ko citu. Skaidrs, ka viņi īpaši tur negāja, un tas nozīmē, ka tur nav ieklīdis turists vai alpinists ar saviem zābakiem, tad tiešām iznāk, ka viņš tas tagad gājējs ir tas pirmais, kas tur nonāk. Orientēšanās ir gandrīz vai nolaupījusi to tavu sirdi kalniem, bet es ticu, ka kalniem tajā arī ir ļoti, ļoti liela vieta un nozīme. Es neteiktu, ka viņi īsti nolaupīja. Man tad bija jāsadala un bija gadi, 60. gadu beigas, kad biju aktīvs, lielās valsts mērogā sportists, tad mazāk gāju kalnos, bet pēc tam 70. 80. gados, kad varēja tā brīvi atkal orientēšanās uz zinām laiku atstāt mierā, tad gāja pa kalniem. Interesants bija 65. gads, man no tāda viedokļa kā divi bija jāsavieno, skreju permā orientēšanās un satraumēju galvu, un man ved šūt to galvu, bet man nākamā dienā jālido uz Ķanšanu, lai iet pārgājienā 5. kategorijas. Pa laimi tur nekas netraucēja, bet lūk šādā veidā pat zinām mērā viens pie otru tūlīt sekoja. Ļoti intensīvi esi pavadījis to laiku. Tā bija jādara. Ja es esmu
tā konsultējusies, runājusi ar citiem cilvēkiem, tad, piemēram, Līga Zariņa, kas ir viena no grāmatas no Oliņkalna līdz Everestam veidotājām, ja mēs ar viņu par tevi runājām, tad viņa teica, ka tu esi bijis atslēgas cilvēks šajā te Latvijas kalnu turisma kultūras attīstībā. Tad es gribētu saprast, ko tad īsti nozīmē tas atslēgas cilvēks. Ja mēs tā skatāmies vēsturiski, tad 40. gadu beigas bija tas laiks, kad Latvijā sāk parādīties tādi pirmie aizmetņi alpīnismam un tādam alpīnismam kā sporta veidam, kā hobijam. Tad tas tā kā mazliet apsīkst, bet tad Latvijā atgriežas Zelma Beja Mamikonjana 50. gadu sākumā un tam alpīnismam un šai visai kultūrai piešķir tādu kārtīgu dzirksteli un tas aizdegās un turpinās 60., 70., 80. un vēl arī mūsdienās. Es gribu saprast, kurš ir bijis tas tavs darbošanās laiks un kā tad tu esi nonācis pie tā, ka tevi var saukt par atslēgas cilvēku šajā kultūrā? Es domāju, ka Zelma atrada ļoti dzirdīgs auss tādos ļaudīs kā Gvido Saks, kas tajā laikā bija Anna Zariņa, Velta Kazaka, Gunārs Reiniks, Juris Vaivads, kas kļuva par alpinisma organizatoriem tajā laikā. Un viņi tātad 50. gadu beigās sāka organizēt alpiniādes, un tas arī to veicināja. Es tajā laikā neko nezināju par alpinismu. Es ienācu principā centrālajā turismā, ja varētu tā teikt, pēc vidusskolas turisma Ventspilī, un sāku apmeklēt Rīgas turista alpinistu kluba pasākumus. Un tad man ieveda Laimonis Zellis, aizved uz Kaukāzu 60. gadā, un tā es saslimu, kā saka, īstu kalnu lietu, nevis ar Ziemeļurāliem vai Dienvidurāliem vai ar velo turismu, ko mēs cītīgi piekopām vidusskolas gados. Labi. Un tad, teiksim, pēc tām institūta gaitām, kad es biju tomēr spiests atmest alpinismu, jo 63. gadā es pabeidzu institūtu un sāku strādāt rūpnīcā un vairs, daudz atvaļinājumu iegūt nevarējām, varēja iegūt atvaļinājumu tikai vienām, pārgājienām kā tādām. Līdz ar to uz alpinistu nometni, kur vajadzēja vismaz 20 dienas plus vēl, ceļam, bija jāatrod. Tas sadalījās man tālāk. Bet tad tu gribi teikt, ka kalnu turisma pārgājieni bija īsāki par šīm 20 dienām, kā piemēram alpinistu gājienu uz virsotnēm? Principā īpaši nē, jo tad, kad tev bija jāiziet augstākās kategorijas, tajā laikā 5. kategorijas pārgājienas, minimālā prasība bija 16 dienas. Un plus ceļš vēl, jo, teiksim, līdz Vicāzijai turpat pakaļ skaties. Mēs, piemēram, uz Altai 64. gadā braucām 96 stundas vilcienā, lai nonāktu pie Altai kalniem. Tas ir vēl vesels piedzīvojums aizbraukt ar vilcienu. Tas ir, pa to laiku paspēja arī ceļojumu biedriem noskūt galvas vai kam galikpliku, kam strīpainu un saukt viņu par burunduku, jo Altajā sagaidām burunduki priekšā. Tās tāds bija atrakcijas. Es te sāku stāstīt savu vēsturi nedaudz, un tad es nostādāju 3 gadus rūpnīcā, diezgan kaitīgā vidē, galveniskajā cehā. Un tad 66. gadā bija brīdis, jau es pazinu visas sistēmas, turisma padomi, turistu klubu. No turisma padomes aizgāja strādāt uz Rīgas pionieru pili Vilks Rusins. Viņš bija strādājis tur par instruktoru, kurš atbildīgs par pašdarbīgo turismu. Kas ir pašdarbīgais turisms? Te sākās tagad viss tā lielā ķīmija. Tātad pašdarbīgā turisma padome?
Nē, viņi bija Republikāniskā turisma padome, un, kas nodarbojās tātad ar koordināciju ekskursiju birojiem, turistu bāzēm un turistu klubiem. Un turistu klubi bija sabiedriska organizācija. Un tas, ko darīja turistu klubi, saucās pašdarbīgais turisms. Principā tātad tur viss lieta bija tātad uz cilvēku iniciatīvu. Un viens no šī te instruktora darbiem, kur es aizgāju strādāt, tātad bija pienākums organizēt katrā Latvijas rajonā turistu klubu, jo tajā laikā, kad es tur sāku strādāt, bija kā 10, un gadu gaitā mēs līdz 40 izaugām Latvijā. Katrā rajonā bija, un vēl atsevišķās, kā Rīgā bija, arī par Rīgas rajoniem bija tādi iedīgļi šiem klubiem. Un pie šīs pašdarbīgā turisma piederēja turisma veidu komisijas vai sekcijās, kā kurā periodā viņi sauc, gan par komisijām, gan par sekcijām. Un lūk, tad es varētu atgriezties pie turismu veidiem. Jā. Tad, pamat turismu veids skaitījās kājnieku turisms. Tas ir tad, kad tu, teiksim, piemēram, kājiņam līdz 3, 4, 5 vai 6 dienas līdz Gaiziņam vai apkārt Latvijai, tas ir kājnieku turisms. Vasaras laikā pārgājieni, jā. Visiem pārgājieniem bija arī, kaut kāda gradācija. Bija tā saucamie brīvdienu pārgājieni, sestdienas, svētdienas, pievakarē, tas ir brīvdienu pārgājiens. Un tad bija sakategorizēti svagāki pārgājieni no 1. līdz 5. kategorijai. Ja 1. kategorija bija 6 dienas, tad 5. kategorija 16 dienas, minimālais. Un kāpēc tas kategorijas bija? Turisms bija tai saucamajā Vissavienības sporta veidu klasifikācijā, par ko deva klases 3., 2., 1. meistarkandidātu meistaru. Sapratu šo, jā. Un tad, lai iegūtu šos nosaukums, bija jāveic zināms daudzums un dažādas grūtības šie pārgājieni. Labi, tu pieminēji vienu no tiem turisma veidiem, kājnieku turismas. Jā. Kādi ir vēl pārējie? Tad, protams, mūsu mīļais kalnu turisms, jā. Tas jau ir reāli, kur bija ar nosacījumiem, kad tajā kategorijā ir jābūt kategorizētai kalnu pārējai. 1, 2 vai vairākam attiecībā no tā pārgājiena kopējās kategorijas. Tad bija ūdens turisms. Tā, teiksim, mūsu amata, tā skaitījās pavasarī 1. kategorijas upe. Vieglākā gan, ja? Un, teiksim, ja mēs runājam tālāk varbūt kādā brīdī par kalnu skolu, ja, arī ūdens turistiem bija kaut kāds analogs pasākums, viņi sauc par Čerimošas skolu, jo parasti pavasaros devās uz Karpatiem, uz Čerimošas upi, tā bija tāda iestaigāta taciņa, zinām, mērā kā Ulutau vai kaut kāds cits, teiksim, kalniešiem, tā bija ūdens turistiem. Tad bija slēpotai turisms. Es te tālāk neiedziļināšos, mototurisms. Un tad ir veloturisms, un visbeidzot Latvijā piedzima speleoturisms. Tas ir iešana alās. Jā, tagad mēs paklausāmies par Latvijas iežiem. Dainis Ozols šatad uzstājās, viņš bija viens no pionieriem šajā te speleoturismā Latvijā. Un tā jumta organizācija visiem šiem turisma veidiem ir, kā tu teici, tas pašdarbnieku... Pašdarbīgais turisms, pašdarbīgā turisma daļa. Pašdarbīgā turisma daļa. Jā. Un tu šajā pašdarbīgā turisma daļā darbojies. Tu biji atbildīgs par ko? Pašā sākumā es biju viens, tā kā, un tad... Kā jau teicu, es vēl neizteicos, es izteikšu, naudu turēja tajā laikā priekš šādām te lietām arotbiedrības sistēma. Un arī tā turisma padome, kur es sāku strādāt, saņēma finansējumu no centrālās arotbiedrību padomes. Un tad mans viens no uzdevumiem bija katrā gada sākumā taisīt lielās tāmes,
lai šo daļu atvēlēto naudu iegūtu tad šiem turistu klubiem vai semināriem, Kaunskolai, Čeremošas skolai vai citām ekspedīcijām, teiksim, ko mēs uzskatījām uz kaut kādu nezināmu vietu, kur, lai izpētītu kādu, nezināmu pārēju, arī atradām kaut kādu finansējumu priekš cilvēkiem. Tad man beidzot iezīmējas tā aina, top mazliet skaidrāk. Tu biji tad tas cilvēks šajā organizācijā, ja to tā var nosaukt, zem kura tad apakšā ir visi šie turisma veidi, bet tu esi tas atslēgas cilvēks, kurš ir spējīgs dabūt naudu priekš šīs sistēmas uzturēšanai, pārgājieniem, braucieniem pa upēm, kalnu pārgājieniem un visām pārējām lietām. Jā, un es vēl nedaudz papildināšu, ka katram no šīm turismu veidiem bija tā saucamā sekcija vai komisija, aktīvākie ļaudis, kas bija tā, kas saka, tas domu iniciatori, ideju iniciatori, kas turēja kopā to virzienu, kā tas attiecīgais turismu veids attīstās. Sapratu. Jā, un viņiem palīdzība, teiksim, tur telpas kaut kāds organizēt, kaut kādus transportus. Tas bija mans uzdevums, bet tie ideologi bija katrai šim turismu veidām šīs komisijas. Un kalnu turisma komisijā, kuri bija tie aktīvie cilvēki? Tur bija Egons Zablovskis, bija galva ilgus gadus. Tāpat darbojās, manuprāt, arī Zigis Grahovskis darbojās, un, protams, Edgars darbojās Šāblis, un tad ienāca Aira Andriksone, kura vēlāk pārņēma vadību no Egona Zablovska kalnu turismu sekcijai. Teiksim, tad ir šīs komisijas sekcijas pa veidiem, un tad, teiksim, šo komisiju uzdevums bija veicināt, lai, teiksim, rodās gribētāji organizēt pārgājienus, lai attīstītos attiecīgais turismu veids. Un tad bija šī kadru sagatavošana, vadītāji, instruktori, un kad šie vadītāji bija sagatavoti, viņiem bija uzdevums sākt komplektēt grupas. Tāda bija tā zinām mērā tā piramīda attiecīgā turisma veida attīstībai. Labi, tu esi tā var teikt, tu esi tās piramīdas augšpusē? Es teiktu, ka drīzāk šī piramīda bija jābūvē no apakšas. Otrādi. No apakšas, jā, jo, teiksim, virs maniem auga šīs te komisijas un tālāk šie te grupu vadītāji un instruktori. Bet tu pats tā ar visu sirdi un dvēseli arī bija iekšā šajā te kalnu turismā, arī kā gājējs, nevis vienkārši tāds organizators lietu. Jā, it sevišķi jau pēc no 70. gada es bieži piedalījos, kas gan organizēja grupas, gan gāja, kā bija Andreja Brēdīķa grupā, Visvaldu Švinkas grupās. Es labprāt piedalījos, jo tad man reizēm nevajadzēja visu to ziemas garo sagatavošanās darbu. Es tā varēju aiziet brīvi, paņemt mugursomu un būt gatavs, kas saka, sevi sagatavot fiziski, lai piedalīties jebkuras grūtības pārgājienā. Tā, te man jau ir vairāki jautājumi. Laikam vispirms ir jāizskaidro, ko nozīmē grūtības kategorijas pārgājieniem. Tu jau mazliet iezīmēji, ka pirmā kategorija bija 6 dienas apmēram, bet 5. kategorija jau ir 16 dienas, un tas ir vienkārši pārgājiens. Bet ja mēs runājam par kalnu pārgājienu, kas īsti veido šīs te grūtības kategorijas, kādi apstākļi? Tur bija tātad pamatā pārēju skaits, cik ir veiktas šais 16 dienās, un noteikti arī grūtības kategorija kalnu pārējām. Par cik viņas viss bija kategorizētas, tad grāmatiņi mums bija, kur viss bija par kalniem saklasificēts. Attiecīgi tad bija, es pašlaik no galvas vairs neatceros, bet katrā gadījumā jau
pirmai kategorijai, manuprāt, bija 3 pārējās līdz 1B grūtībai. Tad 5. kategorijā jau bija kaut kādas 6 pārējās, kur vismaz viena bija 3A pārēja. Tā kā... Mēs jau iepriekš podkāstā ar viesiem esam runājuši par šīm kategorijām virsotnēm, kas arī sākas ar kategoriju 1B un tālāk ir 2A, 2B un tā līdz pat 6. Tādas pašas kategorijas ir arī pārējām, kur tiek ņemti vērā tie grūtību apstākļi, kas veido šīs kategorijas. Jā, un bez tām kategorijām vēl bija, tad bija kilometru daudzums, cik bija jābūt minimālais. Bija vien brīdi arī tāds jēdziens, tik un tik kilometri prom no neapdzīvotām vietām. Tāds jēdziens parādījās arī, bet tas kalnos īpaši nestrādāja, tas bija vairāk, teiksim, tur taigā kainieku pārgājieniem un slēpotāju pārgājieniem, tas bija tāds aktuālāks moments. Bet tu esi piedalījies arī šajos kainieku pārgājienos, vai tomēr vairāk uz tiem kalniem tu orientējies? Kainieki mani bijuši tikai tepat pa Latviju, nekur citur es īpaši neesmu. Tie drīzāk ir tā, kā lai saka, Treniņu nolūkos, jā, un izklaidēšanās nolūkos. Bet, ja tev ir jāstāsta par šiem te kalnu turisma pārgājieniem, cik tad, tu teici, bija minimālais kilometru skaits? Tas maksimālais tur var būt jebkāds? Es domāju, bija 150, manuprāt, bija tāds. Jo pēc idejas jau savākt 150 kilometrus, tas nav grūti. Ja tu... bija tās 6 kalnu pārējais, ja tev jāiziet tai 5. kategorijā, tad tur jau viņi tie 150 kilometri tīri ātri savācās. Jo tomēr jau, kad tu ej no vienas ielejas otrā, kaut kāds attālums ir jāveic. Tas ir īstenībā diezgan liels attālums, kas ir jāveic. Liels, jā. Bet savukārt, teiksim, es iepriekš runāju par Zabroskām, jā, tad var izdomāt variantus, kur tad šādā 150 kilometru ceļā kaut kur pa vidām iemet, teiksim, to pārtiks krājumu nākamo. Jā, vienīgi tas nav tā iemet. Neviens ar helikopteru neaizbrauc un nenolaiž lejā paciņu. Tur ir reāli cilvēki, kas iet, noliek un nāk atpakaļ, un tad visi kopā šo te maršrutu atkal iet, vai ne? Drīkst ir maz humoriņu pa vidu, jā. Ar Latvijas universitātes kalnu turistiem vienreiz es gāju pārgājienu, kā mēs nosaucām šķērsām Pamirām. No ziemeļiem uz dienvidiem. Labi. Ceļā vienā ciemā iesūtām pastā paciņu, kurai ir ielikt iekšā sausiņi mums. Tajā pusceļā mēs to kastīti saņemam, kišlaka malā sēžam un kastīti taisām vaļā, un sēžriņķi mums, protams, 20 vietējie puikas un skatās, kas tie tā tur ir, ko viņš tur dara. Mēs pagaršojam savus sausiņus, tie ir kapitāli cieti. Andris Krūmiņš, universitātes viens no kalnu turistiem, viņš saka, vai tu gribi pamēģināt šito sausiņu, kā mūsu maizīt garšo? Tas tā uzliek uz zoba, neko nesaprot, tas kā akmens ciets. Vai tev arī tāda maizīt? Kāda ir tava maizīt? Viņš tā pjautājās, tas Krūmiņš tiem puikām. Pēc pusstundas mums bija vesela kaudze ar maizītēm, mīkstām, ģepjoškām, saceptām. Tagad jūs pagaršējiet manu maizīti. Jā, es esmu piedzīvojis, ka tie cilvēki tur Pamirā ir ļoti tādi viesmīlīgi. Arī mēs iesoļojām pēc gan pirms, gan pēc gājiena Minžāras ielajā mēs iesoļojām Jurtu ciemā, kur mūs apstāja arī bars ar bērniem, kurus ļoti interesēja mūsu ledus cirtņi, virves un viss, kas vien ir piesiets pie mugursomām, un burtiski pēc dažām minūtēm jau no mājām no jurtām nāk ārā sievas ar paplātēm pilnām ar pīrāgiem, ar maizi, ar sieru un ievārījumu, visu kaut ko. Tā kā tas man arī bija tāds pārsteigums pat, cik ļoti viesmīlīgi tur tie cilvēki ir. Ja tev būtu jāraksturo tā laika, tā kalnos gājēju sabiedrība, kādi bija tie cilvēki? Negluži pēc vārdiem, bet drīzāk no kurienes nākuši vai
Kas ir bijis tas vienojošais, tas kopīgais, kas tiem cilvēkiem ir paticis ejot kalnos, vai tās ir kaut kādas raksturiezīmes, kas jūs visus kopā saturē, vai tomēr tā ir tā vide, uz kurien jūs ejat? Vide saturē, bet arī ļaudis bija, principā bija, kas saka, augstas izglītības ļaudis, par retām kāds, kas saka, kāpēc nebija no augstskolām nākuši, bet man parastā bija ar sadarbību ar šādiem cilvēkiem. Un es vēlētos varbūt pateikt tādu lietu, ka tā laikā vēl bija noteikta prasība, ka jābūt grupā ir zemās kategorijās vismaz 4 cilvēkiem un augstākajās kategorijās vismaz 6 cilvēkiem. Un šis te, zinām mērā, varbūt nosacījums veicināja to kolektīvo, to komandas garu. Un komandas komplektāciju ļoti bieži noteica grupas vadītājs pirms tam pārgājienu, tai gatavošanas laikā. Un šie te dažādi pārbaudes sacensības, kas bija pirms tam, tas viss arī, zinām mērā, atsījoja tos cilvēkus, kas varbūt tai komandai īsti neiederējās. Vai tev bija tāda sava īsta komanda tajā laikā? Zināmā mērā bija. Tie man bija politehniķi ar dažiem, kas saka, plusiem no malas, bet viņi nebija ilglaicīgi. Tas man bija Altais, man bija Ķanšans, 2 tādi grājieni. Tālāk jau es biju diezgan, kas saka, tāds, nevar teikt staigājoši, bet man bija iespējas izvēlēties interesantus pārgājienus, interesantas grupas. Man arī uzaicināja, kas saka, tā kā varēja atļauties to. Un man iznāca tā, ka tie pirmie gadi 60. gadu sākumā un vidū, tur es strādāju ar tehniskās universitātes no politehniskā ļaudīm, un tad man ir tas lielais pārtraukums 70. gados, kur es īpaši ar vadīšanu un grupu komplektēšanu nenodarbojos, tur es gāju līdzi citiem, un tad 80. gados man ir lielā interese apgūt šo Dienvidu Rietumu Pamiru un mīlestība. Un tur man bija daudz puiši no aviācijas institūta. Jauni, aktīvi, kas saka, griboši kāpt gan pa klintīm, gan pa kalniem, un ar tiem mēs kopā, kas saka, devāmies uz to Pamiru. Kāpēc bija tāds brīdis, kad tu pats nevadīji vairāk grupas, bet drīzāk piedalījies kā dalībnieks grupās? Zināmā mērā tas bija saistīts varbūt ar to, ka man piedāvāja Visvaldi Švinka daudz interesants pārgājiens Ķanšanā, arī Kaukāzā, un tur bija grupa tādā ļoti labdabīga savā tehniskajā varēšanā, un man tas patika. Un līdz ar to es varēju brīvi, kā jau es iepriekš teicu, gatavoties bez fiziski sevi, tehniski sevi un nevis nodarboties ar meklējumiem, literatūra un tā tālāk. To Visvalds izdarīja visu. Kas tavā izpratnē ir interesants pārgājiens, kā tu teici, Visvalds tev piedāvāja interesantus pārgājienus? Kas ir tas, kas tev liekas tāds foršs tajos pārgājienos? Protams, ir tehniskās prasības, lai tur būtu kārtīgs kauts ledskritums, pa kur jātiek cauri ir. Klints man tik daudz nepatika, man patīk sniegnogās un, kā teicu, leduskritumi, bet varēja arī pa klintīm staigāt. Un, protams, ir apvide arī, teiksim, kur ir jādod, piemēram, lai nonāktu uz Inilčeku, lai redzētu, teiksim, Merzbacher ezeru, lai paskatītos uz Hantengri vai uz kādreiz saucamo uzvaras smaili. Tā kā tev pašam tas Dienvidu Rietumu Pamirs ir tāds, es tā saklausīju, mīļākais kalnu reģions. Tur 2 reizes tā kārtīgi es staigājis cauri, tā kā tas man tā. Pastāsti, ko nozīmē kārtīgi staigājis cauri? Tur bija arī iespējas izvēlēties tās vietas, kas skaitījās it kā neapmeklētās vēl no turistiem.
Un līdz ar to tur arī man no dabas viedokļa man viņš patīk, klimatiski viņš ir pateicīgs, jo pietiekoši daudz saulainās dienas tur ir, piemēram, tā arī ģeogrāfiski viņš ir turpat aiz Pjandžas upes stāv Afganistānā, un Afganistānā tajā laikā bija, kā zināms, ne tā armija, kam tur bija jābūt, tā kā, viss tā kopā bija tas interesanti. Nokļūšana tur bija arī interesanti. Lidoja, piemēram, mazas lidmašīnas, jeb kā viņas tur sauc, neatceros pašlaik, no Dušanbe uz Horogu. Lidmašīna lidoja praktiski pa Pjandžas ieleju, kā stāsta vienā brīdī viņi ielidojot arī Afganistānas teritorijā, un tad jautājums bija, kā tā drīkst ielidot, izrādās, ka tas saskaņots vēl savā laikā ar Afganistānas karali. Kā tā viņš tā atļāvies, viņam esot atļauts Tadžikijas pusē nomedīt sniega barsu. Un tad viņš esot atļāvis lidot lidmašīnai iekšā arī viņa teritorijā. Tāda, kas saka, tenka par šo lietu ir. Teiksim, vēl tur man patika, teiksim, bija lazurita pusdargāk viņa raktūs. Arī tur mēs varējām pabūt tūmā un savu zilo akmeni, kas saka, sameklēt. Tādas lietas, kas interesantas tai rajonā. Vai sameklēji savu akmeni? Jā, man vēl mājās ir zilais lazurita gabaliņš. Tas tev atgādina par Pamiru. Jā. Un tad tur bija tāds interesants skatziņa virsotnes, saucās Engelsa viena un otra Marksa virsotne. Viņu, kas saka, plecā mēs gājām pārēji, kur it kā nebija ieta. Un tas bija gandrīz 6 kilometru augstumā. Tas ar tāds, zinām, mērā izaicinājums, atkal tādā augstumā pabūt. Tu sarunas sākumā minēji, ka tu esi bijis arī alpinists. Jā, man bija interesants sākums. Tātad Tehniskā universitātē 61. gada ziemā saorganizēja grupu alpinistus iesācējus nosacīt. Mums bija Vetrovs sekcijas vadītājs, manuprāt, viņš jau bija alpinisma instruktors, un aizveda mūs ziemā uz Karpatiem, uz Goverlu un Petrosu. 2 virsotnes ir Karpatos. Ziemā kārtīgs pārgājiens, ar slēpēm aizgājām līdz virsotnēm, un tur nodarbības pēc visiem alpinismu, kas saka, noteikumiem ar virvēm un noraušanos un tā tālāk. Pat lavīnu tur mēs dabujām uz sevi maziņu virsū, bet maziņu. Un beigās mums iedeva PSRS alpinists nozīmīts par to. Un tad vasarā aizbraucām uz alpinistu nometni, uz Uzumkolu. Un kas te jūs tādi par nozīmniekiem? Jūs taču nekādi nozīmnieki neesiet, ja? Jūs Kaukazā neesiet bijuši. Un tādi mums pastrādāja instruktori 2-3 dienas, un izrādījās, ka mēs esam stipri labāk sagatavot pa citiem nozīmniekiem. Un tā mūs ielika atkal grupās, kur varēja uz 3. klasi tulīt, kas saka, strādāt. 3. klasi es nopelnīju, un pēc tam pēc gadu, manuprāt, 63. gadā, arī no Uzumkola. Un tur paspējām aiziet uz Džantugan virsotni, tā man 3A ir virsotne kā tāda smagākā manā karjerā. Un tad bija viens liels negadījums, kur bija, kas saka, tā muļķīgi gājuši uz noeju. 8 cilvēki sasējušies vienā virvē, un tā virve norāvās, 4 bija totāli, un 4 bija galīgi, kas saka, veseli, ja tā var teikt. Un tad aizsūtītais glābšanas darbos, un pēc tā, kas saka, vairāk bija maiņa, bija cauri, un tā man vairāk tas alpinismu gaids arī pārtrūk ar to. Vai tu vari pastāstīt mazliet vairāk par to negadījumu? 8 cilvēki vienā virvē, man liekas, ir
mazliet par daudz, ne? Nu, tur jau tā lieta ir. Tur tāda ķēde bija, kas saka, ne tikai reālā ķēde, bet arī, kas saka, kā bija slikti viņi darbojušies veselu ķēdi, nevajadzīga rīcības bija. Tā kā es sīkums nezināju, jo es biju tīri, kas saka, tehniski nesu pārtikas maisus augšā priekš pārējās komandas, tā kā. Tad tu piedalījies tajos glābšanas darbos? Jā, un pēc tam, kā saka, maisi bija jāvelk lejā ar mirstīgām atliekām. Vai tas bija tas notikums, kas uz tevi atstāja tādu dziļu iespaidu, kāpēc tu vairs ar alpīnismu nenodarbojies, bet tomēr devies kalnos kā turists, vai tur kaut kas cits bija? Nē, es saku tālāk, jau ir šis laika trūkums un interese un kārtīgi 64. pēc 63. bija šis negadījums, 64. man bija iespējas organizēt ļoti skaistu pārgājienu uz Altai, kur mēs tad sākās tajā gadā arī Latvijā konkursi par labāko pārgājienu, un es vinnēju šo pārgājienu ar savu Altai, kas saka, gājienu. Nu, tā kā tālāk tas vairāk aizrāva, un tad man bija divi šie skaistie Altais un pēc tam Ziemeļķanšāns pārgājieni, kas it kā zinām mērā to alpinismu aizstāja man. Nu tad būtībā virsotne tev kā alpinistam ir? Pieredze ir, jā, oficiāli ar dokumentu, jā, ar alpinistu grāmatiņas ierakstu. Nu, un pēdējā virsotne man godīgi sakot ir Mont Blanc, kur es tā, kā saka, es līdz pašām galām kāps augšā. Tas man bija uz maniem 60 gadiem. Kopā man bija aicinājums dēlu uzvest kopā, un mēs vienā, kā saka, sasaitē bijām Mont Blanc augšā. Nu, tā kā tas tāds, kas saka, nobeigums ir. Tas bija nobeigums arī tādiem braucieniem uz kalniem kā tādiem? Nē, tas nav. Tas pats orientēšanās aicina būt atkal kalnos, it sevišķi Alpu kalnos, jo Šveicē katru 3. gadu ir ekstremālās orientēšanās sacensības, kaut kur augšā nobirās pat līdz ledājiem, ar, kas saka, zem klintīm kaut kur, un tad, piemēram, man ir viena skaista bilde ar Materhornu aizmugurē, kur kontrapunktiņš ir, kas saka, redzams fonā pie Materhornu pakājas. Tad tu vēl joprojām spēji apvienot gan tos kalnus, gan orientēšanos, atrodi veidus, kā būt gan vienā, gan otrā vietā. Nu jā, un teiksim, tas Materhornu pakāja ir tā distance, ja, protams, augšā mēs uzbraucam pirms sacensībām ar pacēlājiem, bet lejā ir lielais gājiens pa visām interesantām takām, kas ir zem Materhornu. Mazliet vairāk es gribu vēl aprunāties ar tevi par tiem taviem, kā tu teici, skaistajiem gājieniem Altajā. Pirmkārt par to pirmo, ar kuru tu dabūji pirmo vietu Latvijas, vai es pareizi saku, kalnu turismu čempionātā. Nu, viņi pa čempionātu nesaucām tajā laikā, jā, viņš saucās konkurss par labāko pārgājienu. Jā, nu, bija žūrijas komisija, kas to vērtēja, lasīja un tās grūtības un arī cik smuki ir rakstīts pēc tam tajā. Tās bija tās disertācijas, ja, ko jūs visi rakstījāt. Jā, man te viena disertācija arī Somiņā. Tā kā. Ak tā, jā, ir līdzi? Var pat, kas saka, jā, izvilkt un parādīt. Tu varbūt vari izvilkt un parādīt. Jā, tūlīt darām to. Nu, darām to, jā. Nu, lūk, tāds apmēram tas darbs izskatījās, kādu vajadzēja aizstāvēt pēc tam attiecīgi arī maršrutu kvalifikācijas komisijā un uz tā pamatā arī tā konkursu komisija vērtēja tātad mūsu pārgājiens. Nu, un te man ir vēl viena grāmatiņa līdz paņēmusies, kur ir interesants ieraksts, kur tā ir Novosibirskā izdota par virsotni Beluha, tad Altai augstāko virsotni, kurā mēs uzkāpām. Jā, es esmu pārkāpis tomēr arī. Tad jautājums, vai kādreiz kāpu uz virsotnēm. Jā, mēs Beluhā bijām uzkāpuši.
Bet aprakstā to rakstījāt vai nē? Rakstījām, jā. Es kā pa brīnumu, tur mums neko nepiesējās, jā. Mēs viņu kaut kā tur pareizi noformulējām to jautājumu, kāpēc tur jākāp ir, nezinu, pašlaik neatceros. Bet šajā Novosibirska grāmatiņā ir uzrakstīts, kad 64. gadā šo virsotni sasniedza rīdzinieku grupa Rodža Suliņa vadībā. Nepareizi. Acīm redzot, tas ir nevis noņemot zīmīti, kalnu virsotnes zīmīti, bet kaut kur pēc vārdiem, kāds ir stāstījis un par Rodžu man devēja, kas saka, un kāds Slaviņš un Suliņš, tas cik tad tur tālu tas ir. Bet tad jūs esat pat iegrāmatoti. Iegrāmatoti, visā pilnībā, jā. Jā, starp citu, tu pieminēji to virsotnes zīmīti. Izstāsti, kāda tad īsti ir tā sistēma, jeb tā tradīcija ar šīm te virsotnes zīmītēm? Vai pārējās arī tādas liek? Nē. Pārējās arī liek, tāpat liek, jā, un ar interesi tas, zinām, mērā pierādījums. Tad, ka es esmu bijis turies, es noņēmu kādu citu zīmīti, un cits atkal neņems man nākamā reizē. Un ļoti bieži jau atstāja kādā kastītē vai konzervbuņģā un klāt kādu šokolādes gabaliņu vai nākamai grupai. Kādu konču. Našķīti. Jā. Jā, es arī esmu tādas zīmītes gan pati atstājusi, gan paņēmusi to iepriekšējo. Tad tā darbība ir tāda, ka aizejot līdz pārējai, tur ir tūriņš uzcelts no akmeņiem, un tad tādā tūriņā ir paslēpts, kā tu teici, vai nu konzervu buņģa, vai nezinu, maisiņš kāds, kur iekšā ir lapiņa, kur ir rakstīts, ka tāda grupa, tanī datumā, pulksteni tikos un tikos, laikapstākļi tādi šādi, pa maršrutu tādu vai... Un aiziet tālāk tur, jā. Jā, ir bijuši šajā vietā, un tad dodas tālāk, un tad tā tradīcija ir tāda, ka šo zīmīti, kuru tu atrodi tur, tu paņem pie sevis un atstāji savējo nākamajai grupai, kas nāk. Un mums bija pat Latvijas turismu padomē, bija nodrukāts speciāli Latvijas kalnu turistiem šīs te zīmītes arī, tekstu sagatavījām. Tādas glītas, nevis vienkārši saskribelētas. Mums bija drukātas, un kur bija iespējas ierakstīt tikai tehniskos datus un cilvēku vārdus un uzvārdus. Var mazliet pašķirstīt tavu grāmatu? Tas jau sanāk tiešām, ka tu esi gan arī veselas grāmatas autors, nevis vienkārši kalnu pārgājienu apraksta. Šādas te grāmatas es esmu 4 vai 5 radījis. Jo arī par ķenšanas 65. gadā mēs tātad arī guvām pirmo vietu konkursā. Un pēc tam bija jāraksta arī uz centrālo maršrutu kvalifikācijas komisiju 80. gados, kad jau bija oficiāli uztaisīts PSRS čempionāts turismā, ko atzina arī lielā PSRS sporta komiteja turismu kā vienu iespēju un saņemt čempiona medaļas. Un ar savu 81. gada pārgājienu ar Daugavas, zem Daugavas karoga, nedaudz naudas tur dabujām, gājām pa Dienvidu Rietumu Pamiru un mēs ieguvām 3. vietu PSRS čempionātā. Un tur arī šāds pašs dokuments vajadzēja rakstīt un es domāju, ka tas vairs nekur nav pieejams, bet nesen viens no kalnu turistiem, Juris Paļevskis, ir izracis internetā, ka Maskavas, tās atskaits tika nodots Maskavā, centrālajā turistu klubā, ir ieskenētas, digitalizētas, un var redzēt, ka šajā te atskaišu klāstā arī mūsu rakstītās 80. gados atskaites. Tas gan ir vērtīgi. Jā. Tas gan ir ļoti labi, bet ja tu esi dabūjis 3. vietu, kā tas rezultējās, vai tas ir tāds godaraksts, medaļa, naudas balva? Medaļa, jā, un kaut kāds, protams, diploms arī dzan, jā, tā kā. Bet,
Bet vai tā nav bijusi ideja rakstīt grāmatu vai pārvērst to par tādu cilvēkiem lasāmo grāmatu, šos tavus pārgājienu aprakstus? Diemžēl nē, jo man šajā laikā absolūti nerakstās. Un man jau tas mans hobijs orientēšanās arī daudzi saka, kāpēc tu neko neraksti? Bet nevar, negribās. Tagad nav, tas rodās, kā saka, teikums uz papīra veidojās ļoti lēni un negribīgi. Tā varētu būt problēma, jā, bet tajā pašā laikā tas ir kaut kas tik ļoti vērtīgs, un tā ir tāda dēka, tas ir tik foršs piedzīvojums, kas varētu kalpot par iedvesmu arī citiem. Varbūt. Bet tas viss paliek tev. Nevaru līdzēt. Tas viss paliek tikai un vienīgi tavā arhīvā, tavos krājumos. Jā, man pat vēl, ko es labprāt atzīmēšu, kad bija brīdis, kad Krakops Staņislavs, viņš arī bija mūsu, kas saka, sistēmā darbinieks vienu brīdi, kontrolas glābšanas dienestā, piezvanīja, un viņš saka, valsts biblioteka, lielais nams, meklē biļetenus pret Kalnu. Zinām daudzu. Man bija visi sējumi, izņemot vienu 66. Smuki sasiet pa desmitniekiem un aiznesu un ar lielu prieku biblioteka paņēma pretī. Tā kā es tagad uzdāvināju savu, kā saka, mājas apkopoto pretkalnu biļetenus, visiem daru zināmu, ka viņi ir valsts biblioteka un droši vien kaut kad būs pietam gan digitāli, gan arī materiāli. Jā, par tiem biļeteniem pret kalnu no Oliņkalna līdz Everestam, tur ir dažas fotogrāfijas par to, kā tie izskatījās. Dizains pirmkārt bija tāds pietiekami, tāds zolīts, man patika. Ko šie biļeteni nozīmēja? Kas tur bija rakstīts? Tie bija tādi kalnu turisma žurnāli? Jā, tur bija principā tas, ko dara šī te kalnu turisma komisija. Garmīgi gada plāni, mums vajadzēja, teiksim, pirms pārgājieniem veikt tā saucamo 5 cīņu kalnu turistiem. Ziemās 15 km slēpējumu, vasarā 8 km skrējienu, tad bija jāpiedalās Jumpramuišu klintīs kāpšanā, un lūk, viss tas kopā, piemēram, šādi rezultāti parādījās arī biļetenā pret kalnu. Un tāpat, teiksim, iepriekšējā gadā, piemēram, izietie pārgājieni, tāda un tāda, pat ar tādām pārējām. Tam un tam ir piešķirts sportmeistara nosaukums aizvadītajā gadā. Un es saprotu, ka tur arī tika publicētas kartes un šīs schēmas, kā var aiziet līdz kādai pārējai. Katrā numurā bija arī kaut kāda šāda tipa informācija. Un paši pirmie tie biļeteni bija rakstīti ar rakstām mašīnu, un tā tirāža bija diezgan neliela. Jā, viņi bija A4 formāts, nevis A5, kā pēc tam mazie biļeteni. Un pirmie 10 tādi bija, jā, jo man bija lielais iesietais albums tāds. Un pavairošana bija ar tā saucamo rotatoru. Tu pieminēji šīs 5 cīņas. Pastāsti lūdzu, ko nozīmē kalnu turistam gatavoties tādam kalnu pārgājienam. Ja tas pārgājiens notiek, teiksim, vasarā, tās 16 dienas, tad kas ir tas, ko jūs darāt visu atlikušo gadu, lai šim pārgājienam sagatavotos? Ir dokumentālā puse, tātad mums bija maršrutu kvalifikācijas komisijas, kur bija tev jāizstāv savs pārgājiens, jāpierāda, ka tu zini, kur tu iesi, un kāpēc tu tur iesi, un kā tu tur iesi. Un šie materiāli bija jāgatavo, tā ir tā teorētiskā gatavošanās. Un katram pašam dalībniekam bija zinām mērā par sevi jāatbild, vai tu spēsi to, ko mēs tur esam teorētiski sagatavojuši, tu varēsi veikt to. Un tāpēc tā 5 cīņa bija zināmā mērā, lai veicinātu tos paši, teiksim, fizisko sagatavotību, jo ar to slēpojumu un ar krosiņu tur pārbaudīja tavu,
fizisko gatavību, uz klintīm tev bija jāpierāda, un tad bija tehnikas mači, kuros tev darbs ar virvēm attiecīgi tika pārbaudīts. Tādā veidā tas viss summējās. Starp citu, tu pieminēji arī kāpšanu klintīs, bet pirms tam arī bija teicis, ka tev nevisai, ja tā klinšu kāpšana patika. Man vispār Oliņkalnā arī kāpu. Tieši gribēju jautāt, vai tev sanāca arī Oliņkalna klintīs pakāpt? Man sanāca diezgan daudz, jo no 58. gada es pirmo reizi aizgāju tur paskatīties viņu, bet nekur nekāp vēl. Un tad jau ar 60. gadu man bija pienākums tur padarboties, jo alpinistiem arī bija jāgatavojās iepriekš. Tā nemaz to ceļzīmi nedēļ, ja tu neesi aktīvi piedalījies dažādos alpinismu pasākumos. Jo Daugavas sporta biedrība dalīja šīs ceļzīmes, un to zināmā mērā kontrolē Alpinismu federācija. Un jā, tā kā līdz 65. gadām tur nedaudz piestaigāja, bet man tā īpaši viņa arī nesanāca labi tā kāpšana pa klintīm. Jā. Tad varbūt tāpēc nevisai patika. Zinām mērā, jā. Es domāju, ka man varbūt rokas ir nevar teikt pietiekoši, pavārgas priekš klinšu kāpšanas. Toties stipras kājas. Jā. ja reiz piedalies orientēšanās sacensībās aizvien, tad kājas ir kārtīgi stipras. Rokas jau varētu uztrenēt, bet starp citu, arī klintīs kāpj diezgan ļoti paļaujoties uz kājām. Tās rokas. Jā, tur jau tā piekļaušanās pie tās klints, kas saka, un līdzsvar sajūta arī prasās, jā. Bet par tām Oliņkalna klintīm, man pašai ļoti patīk klinšu kāpšana. Man ir ļoti žēl, ka mums Latvijā tā vienīgā vieta, kur varēja kāpt, labi, Jumpraumuižas klintis, bet tur arī īsti vairs nevar kāpt. Ļoti žēl, ka nav tādas īstas vietas, kur pa īstiem akmeņiem pakāpt. Jā. Valdar torni arī es bišķiņu pakāpis tajos gados, kad mums vajadzēja pārbaudīt savu grupu gatavību. Aldera tornis šobrīd ir atjaunots, bet kā tur īsti būs ar to kāpšanu, tas, man liekas, līdz galam nevienam nav skaidrs. Tieši tā. Vai tev ir informācija kāda par man Aldera torni? Jā, man tikai es nedaudz iedēju dažus materiālus puišiem, kur tur gatavoju to izstādītei, un vairāk nav bijusi darīšana ar Aldera torni tagad. Bet vienīgi mums tagad ir tās kāpšanas sienas, kur ir mākslīgās aizķeres, un ogrē ir tāds augsts tornis, kur arī var pakāpt. Tas vismaz ir kaut kas daudz maz tuvs tādām īstām klintīm, bet tad es saprotu, ka pa klintīm tu esi kāpis tādos treniņu nolūkos tepat Latvijā. Citviet, ja ir nepieciešams tieši, teiksim, kalnos, virzīties pa klintīm kā klinšu kāpšanā, bet tā, ka tu brauktu speciāli kaut kur kāpt klintīs, tā īsti ne? Nē, tu neesi darījis arī. Un nav arī īpaši interesi. Es saprotu. Ledu es labprāt brauktu, kas saka ar āķiem rokā. Un tas uz ledus kāpšanu? Uz ledus kāpšanu, jā. Tad cik te varēja savā laikā pa lediem kāpt, kad bija Baļkalnā uzlietas pāris ziemas šite ledus siena un Siguldā kad vēl Gaujas parks īpaši neuztraucās, ka mēs tur pa ledskritumiem kāpām. Tā kā labprāt. Paga, bet kas ir ledus kāpšanā foršāks nekā klinšu kāpšanā? Nezinu. Bet tie čiks ar priekšiem zobiem, kas saka, iecirsts dzelkšņus. Tāda bauda. Es esmu kāpusi ārā no plaisas, tas bija mācību nolūkos kalnu skolā, bet tepat Latvijā mēs esam imitējuši tādu ledus kāpšanu, kur arī ar tiem dzelkšņu priekšējiem zobiem iecērties tādā koka dēlī un ar cirtņiem, bet tas prasa divu tik lielāku spēku un izturību rokās nekā tā klinšu kāpšana. Tā kā tas, ko tu teici par to, ka tās rokas varbūt nav pietiekami stipras, ir galīgi aplami, jo rokas piedzenās pamatīgi. Jā, bet kaut kā bišķiņi vairāk uz stiepi, manuprāt, tā kā. Tur tas tvēriens var būt citādāks, bet tas ir gana fiziski grūti. Tā kā... Bet patika. Bet tā kā
vairs nedaru. Vai tas, kas tev tajā visā patika, bija tieši tās grūtības, vai kas tieši? Man grūtības, jāsaka, man patika, jo arī tīri ejot garajos pārgājienos, tā fiziskā slodze man neatbaidīja nemaz. Man ir zināmā mērā, varbūt tā ir lielība, vai es biju pietiekoši stiprs attiecībā pret visiem pārējiem, ka es varēju dienu kārtīgi strādāt, un vakarā man tas nogurums nebija tik liels, kā varbūt dažām labām citām, un es varēju būt dzīvs un mundrs un priecīgs līdz gulētiešanai. Jāni, ja mēs runājam par to tavu darbīgumu, enerģiju, tad arī grāmatā no Oliņkalna līdz Everestam par tevi ir rakstīts tā, ka tava optimisma un darbīguma rezerves ir neizsmeļamas, un tu tās vienmēr esi dāsni dāvājis kolēģiem un kalnu biedriem. Kur slēpjas tevī tā enerģija? Ir viņa, Tad tu vari būt laimīgs cilvēks, ka tevī tiešām enerģija ir tik daudz, ka tu gan tajos laikos, gan šajos laikos esi tiešām tik ļoti kustīgs, rosīgs, darbīgs. Tā ir jādara. Tā ir jādara. Viena lieta ir apzināties, ka tā ir jādara, otra lieta ir tā patiešām arī dzīvot. Un sanāk, jā. Tā ir lieta, pa kuru tu pilnīgi noteikti drīksti un vajag palielīties. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti forši. Tur grūti lielīties, ir vienkārši jādara tas. Jādara un jādzīvo un jāpriecājās. Kas tā ir pa bildi, ko tu tur man sagatavoji? Tā ir tas sagatavoji? 81. gads, kad mēs tās bronzas medaļas dabūjam tā PSRS čempionātā. Vai. Tā ir komanda. Tāda mēs izskatāmies pabeiguši pārgājienu. Tādi ar bārdiņu. Un jums ir komandā arī sieviete. Jā, Ilona, vairākas Šābla. Purmale, jā. Vairākas pārgājienas kopā viņi nāca manā grupā. Jā, Ilona arī ir ļoti spēcīga sieviete, ar kuru man arī ļoti gribas aprunāties. Jā, bija gandrīz Marks Smailes nogāza, ejot uz pārēju, bija līdz šitai vietai mīkstais sniegs, vienā brīdī sēžam uz nogāzes, galīgi tā jau. Arī es biju bišķi piekusis, pēkšņi Ilona ceļās augšā, saka, ko zēni, ņemam sniegu uz pupiem un aiziet pa priekšu. Galvenais tiešām arī tādās grūtās situācijās, kad tas sniegs ir līdz pupiem, saglabāt to optimismu jo īstenībā jau tur citu variantu nav. Tu esi tur, kur tu atrodies, lejā tu uz tādu burvju mājienu netiksi, pašam vien no tās situācijas būs jākuļās ārā. Tā bija reize, kad mēs it kā bijām iecerējuši vienu virsotni tomēr paņemt pārgājienu laikā, to pašu Marksa Smaili, bet tai rītā uznāca sniegs un sals, un tad tas mums nodzina lejā no pārējas. Kas vai kurš no taviem kalnu pārgājieniem vispār? Man liekas, ka tev nemaz nepajautāja, vai tu esi saskaitījis, cik daudz pārgājienos tu esi devies tieši kalnos, tajā aktīvā kalnu turisma laikā? Nē, tādā veidā nesaskaitījis. Tā kā man bija viena brīdi, es skaitīju ierašanos Kaukāzā, teiksim. 17 reizes bija, tad vēl Alksnis Ulds man uzaicināja nesen vienu grupu novadīt pa Svanētī pirms gadiem 4, un tā bija 18 reize, bet tur ne tikai, teiksim, tur es esmu bijis arī kā, piemēram, delegācijas pārstāvs ūdens turistu sacensībās, Latvijas komandas vedis uz Gruziju, uz kalniem, bet tad tu skaiti ierašanās reizes? Kaukāzā, jā, bet vairāk neesmu tādu. Bet vispār tie kalnu reģioni, kur tu esi bijis, ir tātad Kaukās, Altais, Pamira kalni. Jā, un Tjanšans. Jā. Fanos neesi bijis. Ne, vēl mēs bijām Hisārs grēdā vienu pavasaru, tādu pavasarīgu gājienu ar Valdi Vanagu no Valmieras.
Un, ja man tev jājautā, kuri kalni, kurš reģions vai kurš pārgājiens uz tevi ir atstājis tādu lielāko iespaidu vai visvairāk atmiņā iespiedies, tad tie ir tie dienvidrietumi Pamirs vai ir vēl kāds? Es, teiksim, liktu blakus Altaju, liktu šo te dienvidrietumu Pamiru un, protams, centrālo Ķenšanu Inilčeku. Vai tu vari arī nosaukt, kas ir tās lietas, kas tev ir no tās katras vietas tā iekritušas prātā, sirdī? Altais ir ar savu zaļumu, ar savu tādu dabas krāšņumu, pārpilnību. Tur ir, tu ej pa nobiram un pēkšņi tu atrod tur upenes un vari saēsties upenes. Pamirā es, varētu teikt, mīlēju plašumu. Man patika tas varenums, tu redzi plašās ielejas, tās tā kaut kā aizrāva. Un centrālajā Ķenšanā jau ir šie te kalnu varenums, tur viņš tomēr ir. Tur gan arī skaistums ir tas Merzbacher ezers ar visiem saviem ledus bluķiem iekšā ūdenī. Vai varbūt tu man vari izstāstīt? Es esmu dzirdējusi stāstu par to, kā pa šo pašu Merzbacher ezeru uz ledus gabalā ir pārceļojuši tam pāri. Vai tu esi bijis tas? Tur ar mani ir fotogrāfijas. Tās ir manējās. Tad tu vari izstāstīt, kas tur bija par situāciju, jo šo stāstu es aptuveni esmu dzirdējusi tādu kā leģendu, kā tādu pasaku, un tad es domāju, man ir jāpieinteresējās un jāmēģina saprast, kas tur īsti ir bijis ar to ceļošanu pāri ezeram uz ledus gabalu. Tur ir pavisam vienkārši. Tur, lai tiktu uz ziemeļu ledāju, jāiet tādai grēdai pāri, tādai, priekš, kā mēdz teikt, kalniešos gājēji, tāda stulba pārēja, nobiras un galīgi, kas saka, tāda rāpojama. Un pārgājuši pāri, otrā pusē Merzbacher ezera krastā, viens puisis sastaipīja kāju tā, ka viņš nevar vairs kustēties, iet tālāk, kas saka, vēlreiz atpakaļ augšā. Un tad, ko tad mēs darījām? Mēs atradām ledus gabalu, piesējām viņu pa priekš pie virves, ledusirtņiem piesējām galā šitos te padibenīši, uz ko sēdēt. Tā mēs airus izveidojām. Un tad pabraucām ar ledus gabalu, tāda vieta bija ar Merzbachera krastu, kur arī tam puisim būtu grūti iet ar viņu, traversā. Un tāpēc izmantoju ūdens ceļu. Vai tas bija tevis vadīts pārgājiens? Tas nebija mans vadīts pārgājiens. Es biju kā ventspilnieks un kā zvejnieks jau piedalījos šai ūdens darīšanā. Vai tu biji idejas autors? Grūti pateikt. Tagad vairs nevar atcerēties, pateikt, jā. Bet vispār, kad tā padomā, tas bija diezgan liela avantūra, jo kāda ir ledus gabala stabilitāte, cik tur ir zem ūdens, cik virs ūdens un kurā brīdī viņam gribās apvelties uz otrādi, es tā īsti, nezinu, vai mēs tajā brīdī apdomājām. Tajā brīdī jau noteikti nedomāju par to. Un tad, kad vienā brīdī, ja mēs bijām tīri projām, tad novēlās no lielā ledāja vēl viens gabals un tā bišķiņa pašūpoja to ezeru, tad domāju, labi, ka tas nav mūsu braukšanas laikā. Vai tev ir vēl bijušas tādas situācijas, bīstamas situācijas kalnos, kas ir piedzīvotas? Tāds pikanta vēl kāda ir, teiksim, piemēram, 62. gadā, vēl students būdams, es priekš biju alpinistu nometnē uz Unkolā, tas ir
kā tas iznāk, tas ir Kubaņas augštets laikam, jeb kā tur iznāk, nu labi, tas nav būtiski. Un es biju saorganizējis no saviem studiju biedriem pārgājienu, kurš sākums bija iecerēts Baksans ielējā. Nu, un tagad pēc nometnes es tā nolēmu, ko tad es tur tā daudz braukāšu kaut kur riņķies, pāriešu pāri kalnu pārējai, turpat no vienas upes augštetes Kubaņas uz Baksans. Jo iepriekš bija gājis ar alpinistu, mums bija alpiniāde uz Elbrusu no tās uzumkola, un tā ir tāpat grēdiņa, pa kur jāiet pāri uz Elbrusu, un es biju tad tur gājis jau. Bet, eju pāri, un tā kā maza migliņa, un ne tai sedlienē iekāpu. Un pārēju otrā pusē, un tur ir liels nobiru lauks, un tur vēl mētājās kara laika mīnas. Tās, ko šauja ar tiem mīnmetējiem, nevis, kas kaut kur zemē ieraktas. Vai viņas ir sprākstošās vai nav sprākstošās, to es nezinu. Armija nebija dienējis, neko nesapratu, bet iet pa šo lauku bija diezgan pikanti. Man patīk, kā tu to sauc, pikanti. Ļoti labs apzīmējums tam visam. Par inventāru runājot, arī viens no maniem uzdevumiem, strādājot tai turismu padomē, bija veicināt inventāra iegūšanu, apgādi un tā tālāk. Kaut kādā veidā meklēt, kur, piemēram, kā pēkšņi sāk ražot Rīgas zvejas rīku rūpnīca virves. Tātad bija, tomēr izmantojam šādus virves, jo cits iegūt mēs nevarējām priekš pārgājieniem. Bija interesants, kā es to rūpnīcu meklēju. Meklēju telefonu grāmatā, jo interneta kā tāda neeksistēja. Nevar atrast. Un beigās izrādās uz e-burtu. Jautājums, kāpēc uz e-burtu? Rīgas eksperimentālā zvejas rīku rūpnīca. Un tad bija reizes, kad mēs no arminiekiem dabūjām nolietotus parašūtus, un no viņiem visu kaut ko šūvām, jaciņas, un tai skaitā arī teltis uztaisījām. Ļoti vieglas, pikantas labi, un var mēnesi redzēt naktī cauri, kā viņš spīd. Un kā ar to brīdi, kad lietus līst? Tūlīt pateikšu par to. Ar Švinku visvaldi grupā ejam pa Kaukāzu, mums ir šī te parašūta telts. Nolēmjam, ka mēs spēlēsim ar visaugsto spēles. Respektīvi neliksim virsu plēvi uz jumta. Un beigās bija 50-50, Dievs mūs nosodīja tomēr. Kad lietus uznāca naktī un jālien no telts ārā un likt to plēvi virsu lietus laikā. Citādi sanāktu plūdi diezgan labi, vai ne? Jā. Jā, par šiem te izpletņa audumiem es no vairākiem esmu dzirdējusi, ka tas bija tāds izēja materiāls jakām, somām, teltīm, viskaut kam. Teiksim, tajā turismu sistēmā strādājot, mums bija arī jāorganizē Latvijas delegācijas, bija tā saucamie Vissavienības turistu salidojumi, kuros bija arī šīs te komandas, kas startēja tehnikas mačos, gan atsevišķi kalnu, atsevišķi ūdens, atsevišķi tur bija kainiekiem, un viena no sadaļām bija arī izstādes konkursi par pašdarināto inventāru. Jā, un tur arī, mēs tīri labi kotējāmies, jo šo to taisījām šeit uz vietas, vedām uz tām izstādēm. Bet tā jau ir īstenībā telti uzšūt. Tur ir jābūt gan izdomai, gan par to funkcionalitāti, gan kādas formas, ko izmantot, nezinu, tur mietiņiem vai tiem stienīšiem. Tur ir ko domāt. Un tu teici, ka darbojies līdz 90. gadam. Kā tas noslēdzās viss? Kāpēc? Principā tā iestāde likvidējās, tā turisma ekskursija padome, ja, un tur uz kaut kādu, nezinu, uz ko viņi pārveidojās, es pat nezinu, mani uzaicinājās strādāt
turisma padome pie ārējo ekonomisko sakaru departamenta. Tāds bija Māris Gailis, vadīja šo departamentu un mani uzaicināja tur. Un tur es it kā rakstīju pirmos, nosacījums, turismu informācijas centriem, turistu mītnēm, viesnīcām, tāds jau šāda veida darbs man tālāk sākās. Vismaz no tās informācijas, kas ir rakstīta grāmatā, ka 93. gadā tie kalnu turisti iekļāvās Latvijas alpīnistu savienībā, un tad tur tās robežas, kas ir turists, kurš ir alpīnists, tās ir tādas diezgan izplūdušas. Un, jāsaka, ka arī šobrīd Latvijas alpīnistu savienībā ir tādas 3 apakškategorijas, kas ir alpīnismu komisija, kāpšanas komisija un sporta turismu komisija. Tā kā tas sporta turisms vēl joprojām kaut kur mazliet tā kā dzirksteļo Latvijā. Jā, tikai... Ja es tā skatītos ar pagātnes, skatu, sporta turisma, tad te prasās, labi, kalnu turisms, ko dara ūdens turisti, ko dara veloturisti, tas arī kā prasītos šeit pēc šīs sporta turismu. Jā, man liekas, arī viņu starpā ir bijušas diskusijas par to, ka sporta turisms jau nenozīmē tikai un vienīgi šīs te sporta turisma sacensības, ka tur jau tomēr vēsturiski, kā tu pats arī stāstīji, apakšā ir gan ūdens turisms, gan auto, gan veloturisms, tās turisma šķautnes ir ļoti, ļoti dažādas, bet tas, ko es tev pilnīgi noteikti varu teikt, ka sporta turisma sacensības, apmēram tādas, kādās tu esi savulaik piedalījies, tās vēl joprojām Latvijā notiek. Skaisti. Un es pieļauju domu, ka tiešām tā struktūra vai tās lietas, ko bērni un jaunieši šajās sacensībās dara, ir bijis tas pats, ko tu esi savulaik darījis. Droši vien, ko tad tur īsti izdomāsi? Virve ir virve, un ar viņu jāprot rīkoties. Bet es domāju, ka tev būtu ļoti interesanti apskatīties to, teiksim, tā pati gaisa pārceltuve. Tā kā jūs to cēlāt savā laikā, es pieļauju domu, ka tev būtu tiešām interesanti apskatīties, kā šobrīd to ceļ, cik ātri to uzceļ un kādas ierīces tiek izmantotas, lai to dabūtu gatavu. Starp citu, mums tieši nākamajās brīvdienās Siguldas pusē ir sacensības, kur pamatā tas ir tas saucamais rallijs, kas, man liekas, tev arī varētu visvairāk patikt, jo tur ir orientēšanās, un orientēšanās laikā ir šie te kontrolpunkti mežā, kur mēs piestāsim uzcelt kādu gaisa pārceltuvi, noiet kādu nogāzi Siguldas slaveno. Tā kā, tev varētu būt tiešām interesanti paviesoties tādās sacensībās. Tur es vairs neko neatcerēšos no visas tehnikas. Katrā ziņā man likās, ka man tev noteikti vajag pateikt to, ka tas, ar ko jūs savulaik esat nodarbojušies, ka bērni un jaunieši vēl joprojām ar to nodarbojās, un ka tā ir tā vieta, kas man ir aizvedusi līdz tādiem lielākiem, augstākiem kalniem, kas varbūt sākotnēji bija tiešām tā iemācīties astotnieku uzsiet virvē, bet gala rezultātā tās prasmes ir aizvedušas pie gan Kaukāza kalniem, gan Faniem, gan arī tevis iemīļotā Pamira. Tā kā man ir liels prieks, ka tu esi bijis savu laiku cilvēks, kurš šo visu Latvijā ir uzturējis, palīdzējis tam attīstīties, un es tiešām priecājos, ka tas vēl joprojām kaut kur tiešām dzirksteļo Latvijas nostūros. Paldies, forši. Bet varbūt mēs kādreiz vēl satiksimies kādās orientēšanās sacensībās, jo es šeit tad esmu piedalījusies, un es esmu redzējusi tās vecuma grupas, kas ir tur aizvien tādas nopietnākas, un es esmu domājis par to, ka kā var būt tā, ka es skrienu tādā, gan ātrā tempā, bet kontrolpunktā bieži vien tas sirmais kungs vai dāma ir pirms manis. Viņam tomēr ir mazliet cita pieredze ceļu izvēlē. Jā. Es jau tā beigās esmu sapratusi, ka tur noteikti ļoti, ļoti no svēra ir pieredze. Pirms gatavojoties nedaudz šai sarunai, es tā ieskatījos orientēšanās
pirmsākumos, tagad 50. gadu beigās, un izdomāju tā, ka tā īstenībā orientēšanās sēklu mūsdienu ir Latvijā iesējuši alpinisti. Tieši alpinisti? Tieši alpinisti, jā. Jo tātad 57. gada rudenī uz Ļeņingradu, Pēterburgu tātad aizbrauca komanda, kurā bija tādi cilvēki kā Ģirds Ripa, Velta Reinika Kazāka, Egons Zablovskis, Gvido Saks, Kaija Peca un vēl vairāki, kas visi bija aktīvi alpinisti tajā laikā, un Zigurds Konstants, un atbraukuši mājās, viņi nākamā gadā organizēja pirmās Latvijas orientēšanās sacensības. Tā kā viņi ir vainīgi šī sportveida tiešā ieviešanā Latvijā. Man ir ļoti liels prieks par to, ka savulaik ir bijuši tik ļoti aktīvi cilvēki un redz, kā tas viss ir tik ļoti smuki kopā savijies, tas alpīnisms un arī orientēšanās sports, un bez orientēšanās, taču nav iespējams vispār arī kalnos būt. Turisti atkal ir bijuši tie, kas ir zīmējuši kartes un rakstījuši maršrutu aprakstus, kurus atkal alpīnisti ir izmantojuši, lai tiktu vismaz līdz pārējai un tad jau tālāk līdz virsotnēm. Tā kā šo sporta veidu tāda sinerģija ir ļoti forša. Mēs esam labi parunājuši, jā, un kalni paliek kalni, un par viņiem runāt arī var daudz. Mēs jau varam vēl kādu reizi satikties. Par kaut kādu konkrētu situāciju, jā. Vēl. Izrunāt būtu tev daudz ko stāstīt. Ņemot vērā arī tavu Altaja gandrīz dienas grāmatu vai aprakstu, cik tā ir bieza, tad mums būtu diezgan daudz ko runāt arī par konkrētiem taviem gājieniem kalnos. Varētu, jā, kaut kādu, teiksim, kaut vai dienvidrietumu Pamiru apcerēt, teiksim, jā, kas tur ir interesants. Man bija un varbūt ko vēl var meklēt. Es paturēšu šo prātā. Ļoti, ļoti forši, vērtīgi. Paldies tev liels, ka piekriti ar mani satikties, jo es saprotu, ka šo te laiku, ko tu tagad esi pavadījis sēžot, tas ir gandrīz vai rekordilgs laiks, jo tu esi pieredzis skriet, iet, vai ne, kustēties. Tā viņš ir, tā ir. Paldies tev liels par to, ka tu biji šeit. Paldies arī visiem, kas noklausījās mūsu sarunu. Es ceru, ka jums patika, un es ceru, ka jūs ar to padalīsieties arī ar saviem kalnu biedriem, draugiem. Līdz nākamajai reizei. Atā! Paldies visiem! Atā!